Latvijas Handbola federācijas kausa izcīņas fināls. Ludzas Latgols tiekas ar Ogre Mjandu komandu. Pozņaks, Kurmēns. Vēlreiz Pozņaks, un pirmais metiens ir precīzs. Ludzas komandā Guntis Pilpuks. Jauniešu izlases spēlētājs vēl Gorbunovs. 98. dzimšanas gads. Arvis 8. numurs, tagad Artis uzbrukumā, bumba vārtos. Skaisti, tehniski, 4-2. Kurmēns, nebeļ jau sacit. Borisenko dod Strazdam. Pavlovičs, Jānis pats apspēlē un iemet. Apspēlē Bauzu un iemet bumbu vārtos 6-7. Pavlovičs nonāk malā, viņš šķiet, ka sasita elponi. Gorbunovs iespēja meikšana, neprecīzi ātrais uzbrukums, Bauze. +9-6. +3. Ogrei pirmo reizi šajā mačā. Neizdara viņš to ar 7 metru sodu metienu, bet izdara ar atkārtotu metienu. Ļoti veiksmīga bumba. Vārtsarga atvairīta nonāca rokās pie Austra. Neveiksmīga epizode vārtsargam. Iespējams, metiens bija diezgan negaidīts. Arta Halaganovska izpildījumā. It kā grasījās izdarīt piespēli. Un 7 laukuma spēlētāji. Seņkāns piespēle līnijā, neveiksmīga. Molotanovs raida bumbu precīzi vārtos pāri visam laukumam. 14-12. Gorbunovs. Bumba vārtos. 5. vārti Raivim Gorbunovam. 13-14. Bijusi maza spēļu praksa, tas nevar neietekmēt. Kurmēns. 18-15. Kurmēns. Pišķels skāra bumbu. Un tad tā trāpīja pa pārlikni. Bet ļoti veiksmīgi šeit sanāk. Ogrei Lidzānieši kļūdījās pie saviem vārtiem, zaudēja bumbu un tūdaļ pat to Kurmēns arī izmantoja. -4, 16-20. Neprecīzi, tur nebija līnijas spēlētājs, bija aizgājis jau prom. Piespēle uz ātro. Borisenko 17-20, Austris Kaminskis. Mazliet nogaidīja. Kad pirmkārt Borisenko jau būs ieskrējies un aizskrējis aiz aizsarga. Un īstajā brīdī te paveicās, ka bumba atlaca pie Borisenko, Pilpoks un atkal Molotanovs. Tiem, kuri vēl spēlē handbolu pārtver bumbu Borisenko, jāgaida papildu spēki. Tuminskis, Borisenko, Tuminskis uz malu. Agris Kušners. Ļoti patīkami iespēju atstāja. Vienalga, kā šis mačs beigsies, ļoti labu iespēju atstāja Ogres komanda. Raivis Gorbunovs, 22-22. Neizdomās domādams. Kaspars Pišķevs. Pavlovičs un Andris Molotanovs. Jau saulēcīgi gāja uz to stūri. (25-24). Atkal Ogre vadībā. Nekādi lūdzēji neizdodas tik priekšā. Kurmēni sec individuāli. Bauze. Pišķevs atsit bumbu, bet tā paliek pie Bauzes un Jānis Bauze ieraida bumbu vārtos. 27-25 +2 Ogrei un 2 minūtes paliek.
Andris Gorbunovs 26-27. Andris Molotanovs atvaira Tuminska metienu un izskatās, ka Ogre būs paņēmusi Ludzā visu bandu. Proti, ja savā laukuma pusē, tad grūti būs kaut ko izdarīt. Bumba pārtverta. Bet tas neko nemaina. Kušneram neizdevās gūt vārtus. Ogres komanda priecājas par uzvaru, bet vēl jāizpilda 9 metru brīvmetiens. To bieži tagad rāda. Pārāk ilgi gatavojās ludzānieši izpildīt 9 metru brīvmetienu. Un tiesneši ziņo par spēles beigām 27-26. Ogre Mjandom komanda uzvar LHF kausa finālā un pirmo reizi komandas vēsturē iegūst kādu no trofejām.